Paldies par uzvaru, bet ļoti smagi nāca. Kā gāja? Viss kārtībā bija. Jau otro dienu pēc kārtas parādām, ka mēs esam stipra komanda, ka mums ir vienots kolektīvs un neviens ar karogu pa priekšu neskrien, mēs kārtīgi strādājam un pacietīgi gaidām iespējas gūt vārdus un mēs sagaidījām savu iespēju un guvām lielisku uzvaru. Es jau zinu, ka tu teiksi, ka ticēji visu laiku, bet spēles gaitā bija kāds lūzuma punkts savuprāt? Vispār nē, mēs šobrīd kā Real Madrid. Mēs līdz pēdējai sekundēm ticēju uzvaram. Tas arī izšķir šo papildu laika savā ziņā veiksmi. Es domāju, globāli skatoties atkal viens gols no rikošeta, mēs esam pagaidām bijuši ļoti neveiksmīgi. Varbūt mēs savu veiksmi pagājuši gadu bijām ļoti jau iztērējuši, varbūt tā varētu teikt, bet cerams, ka rikošeta goli Elvim vairs nekritīs iekšā un 2 uzvaras un pacelātā noskaņojumā treneris izanalizēs spēli un mēs ejam tālāk. Es domāju, šajā dienā daudz sveicienu Elvim, vai ne? Protams, Elvis ar mums noturēja spēlē, lieliski spēlē Elvim. Un ģērbtuvēs ļoti svarīgi, lai vārdsargs labi jutās vārtos, un ja viņš labi jutīsies, arī visi pārējie spēlētāji uz laukuma jutīsies komfortabli, pārliecināti par savu vārdsargu, un arī tā spēle atraisīsies. Kā ar to spēles laiku, arī Baķņam izkrītot vai visām izmaiņām, kā tas ietekmēja? Varbūt pat dienas beigās pozitīvi. Mēs reiz ģērbtuvē norunājām, ka mums Osis jāizglāb šajā situācijā. Un arī vakar bija problēma, ka nav ritma. Spēle 4 maiņās, ik pa brīdim nav ritma. Un šodien arī bija tāda problēma, ka nav tas ritms, un tad pusi spēle, var teikt, pārgājām 3 maiņās, kādam nācās bišķi pasēdēt, tā kā saka, komanda pirmajā vietā. Lai izdodas atgūt spēkus. Paldies liels! Latvijā!